Nu, čau! Vēl viens video no manas puses. Šis tāds atkal otrajā ekrānā pusē būšu, bet nu noteikti runāšu un pastāstīšu. Šeit man ir NVR, jeb ierakstītais, ko es cenšos salikt kopā pirms man notiek instalācija. Tā kā šeit var redzēt, ka tas ir network video recorder NVR, jo šeit ir PoE port vai jeb interneta porti kamerām. Nu, šeit galvenais tīkla ports, HDMI, izēja, 2 USB. Nu, šeit ir strāvai, audio out un audio in, VGA, ja jums ir vecie monitori. Tā, viņš izskatās ļoti maziņš īstenībā. Man, ja salīdzinā ar laptopu, tad viņš ir ļoti maziņš, nu, kā laptops. Laptops man ir 14 inči vai pat mazāk, neatceros īstenībā, nu, maziņš. Un tāds viņš ir tas NVR. Ko darīsim? Man ir šeit vadi, skrūves un cietais disks. Izmantoju Toshiba šajā gadījumā 6 terabaiti, jo būs 6 kameras, 8 megapikseli 4K, tā kā īstenībā vienai kamerai pa terabaitam. Nezinu, cik ilgi viņš rakstīs, tas atkarīgs arī, cik daudz, kādu rezolūciju es izvēlēšos, kādus frameus ielikšu un tā tālāk. Tā kā šito jānoņem nost vāks, jāsaliek kopā cietais disks, jāieliek iekšā, un tā tas arī izstāstīšu, attaisīšu vāku un tad parādīšu, kas notiek zem vāka. Nu, redz, vāku noņēmu, parādīšu, kas notiek iekšā. Nav daudz īstenībā, ko te redzēt, čipi, visādi, un baterija, tas ir pulkstenim, un kas vēl tur saglabājas iekšā, whatever. Jā, šeit liekas cietais disks, pievienojas šeit, tā kā to salikšu arī un parādīšu, ka cietais ir uzlikts, jo es arī uztaisu bildes ar cieto disku, kad es lieku iekšā. Un vienmēr ielieku arī uzlīmīti šeit, bet nu, es parādīšu, kā viss izskatīsies, jo es gatavojos klientam un domāju, parādīšu šo ONV, jeb Uniview brendu. Es neesmu rādījis Hikvision vai kādu citu brendu, bet nu, pirmais video būs šīs, parādīšu, kā izskatās, kad cietais disks iekšā un kad viss salikts, un tad arī pieslēgsim pie monitorā un parādīšu, kā izskatās pats interfejs un vispārējais. Tā kā, jā, saliekšu šito visu kopā un parādīšu, kā tālāk tas viss izskatās. Nu, re, vadi ir uzlikti, cietais disks ir vaļā. Jā, 6 terabaiti, kā jau teicu, ir 2 vadi, pieslēdzās klāt, cietais liekās iekšā šeit, 4 skrūves, pieskrūvēšu un tad tālāk turpināsim. Nu, kaut kā tā, cietais pieslēgts, ielikts, pieskrūvēts, 4 skrūves aizmugurē, kā jau teicu, jā, 6 terabaiti Toshiba. Uzlikšu šeit kaut kur uzlīmīti, lai tas ir, parādās, ka tas ir manējais, un tad salikšu atpakaļ vāku un pieslēgšu pie monitora un parādīšu arī jums monitoru kā pirmais, kā ieslēdzās interfeisu un vispārējais. Nu, esmu salaicis atpakaļ, uzliku uzlīmi, vēl viena uzlīme ies kaut kur šeit vai šeit, kas ir servisam paredzēta. Uzliku garantijas uzlīmi, tā kā šeit var redzēt, safokusēsim, jā, ka neviens viņu nevar atskrūvēt. Ja atskrūvēs, tad viņi sačekarēs šo garantijas uzlīmi, un tad zināšu, ka kas ir līdis iekšā. Jo man ir 3 gadi garantija, vēl arī servis bez maksas, pirmā gada servis un viss supports nāk. Tā kā man negribās, lai kāds lien iekšā un taisa vaļā un kaut ko sačekarē iekšā un pēc tam vienkārši pasaka, nu nestrādā. Vai citreiz viņi ielien iekšā kaut ko apskatīties. Nu, ir cilvēki, kuriem patīk ielīst iekšā. Bet nu, šī garantijas uzlīmīte, kuru nevar vienkārši noplēst. Ja noplēsīs, viņa vienkārši tiks sabojāta. Un tā, es zinu, tā man dokumentos ir rakstīts numurs, un vispārējais uz klienta adreses un tā tālāk. Tā kā jā, tur pieslēgšu monitoru un parādīšu, kā viss izskatās. Viņš diezgan maziņš, man patīk šī tie Uniview, viņi ir maziņi. Nav kā Hikvision, piemēram, ja būtu 8 kanālu, viņš tur būtu, nu varbūt tik platāks, kā viņu parādīt, tik platāks, jā, tā kā
lētāks nekā šīs. Bet labi, tūlīt pieslēgsim monitoru. Nu, palaidu, pieslēdzu, tā lampiņas kaut kādas deg. Tūlīt sāks degt. Iesim monitorā uz HDMI un skatāmies, kas notiek. Dot tādu peli, lētais variants līdzi, bet, es viņu vienmēr izmantoju un tad metu ārā. Tā. Sāka lampiņas degt, tā viņš būtojās iekšā. Uzliksim monitoru šitā, mani var redzēt. Atpulgā. Tā. Tā kā viņam ir laiciņš vajadzīgs, kamēr viņš palaidīs viņu, jo tur cietais disks un viss pārējais, kamēr viņš pārbauda. Pagaidām nekā uz ekrāna nav. Bet drīzumā pamēģināsim vēlreiz, ieslēgsim. Nē, vēl pagaidām nav nekā. Citreiz signāls neaiziet uz monitoru. Bet, gan jau palaidīs drīzumā. Tā kā kā jau teicu, šitie Uniview, viņi ir ļoti maziņi, un tad ir parvocīgi, vai tas ir NVR, vai tas ir DVR. DVR tas ir Digital Video Recorder, NVR is Network Video Recorder. Tie DVR īstenībā viņi nāk kā hybrid. Viņiem ir, piemēram, ja runājam par 4 kanāliem, tad jums ir 4 kanāli analogās kameras, un 1 vai 2 kanāli ir IP. Es pieslēdzu viņu. Tur viņš ir pieslēgts. Jā. Un ir 2 kanāli vai 1 kanāls atkarīgs no brenda ir IP kamerām, tā kā īstenībā var 6 kanālus pieslēgt klāt, ko viņš nebutojās. 6 kanālus var pieslēgt un tas īstenībā ir ļoti, ļoti laba lieta, hibrīda variants. Pamēģināsim vēlreiz. Pieslēgsim manu vadu. Nav sačakarīts man vads. Viņam ilgāk aizņem iebutoties, kā viņš nebutojās. Kaut kas tur notiekās. Davai pamēģināsim vēlreiz, varbūt ieslēgsim iekšā. Citreiz gličā aiziet. Cietunis čakarēt. Tā nopikstās viņš kaut ko tur, ka vienmēr. Lai viņš būtojās iekšā. Rāda, ka nav video input. Ir kā ir, gaidīsim. Šeit vēl es pat neesmu pamanījis, ka rāda HDMI. Virsū ir tā zilā lampiņa sāk degt, sarkanā, tas ir cietais disks, pa vidam, kur ir net rakstīts, tas jums ir tīkls pieslēgts, man pagaidām nav tīkls pieslēgts, nav vajadzības. Skatīsimies, kā viss notiekās. Kas man labi īstenībā, man ir lokālais piegādātājs šeit netālu, kur es varu aizbraukt un nopirkt viņus, ja man ir vajadzība. Tā kā tas ir labi tām gadījumā, ja kaut kas nojūgst, kaut kas nestrādā, tad vienkārši var aizbraukt un pajautāt piegādātājiem, lai nomaina, jo garantija ir garantija, un ja viņš nestrādā. Bet, manā gadījumā man jau ir uzlīmes uzliktas, un redz, šeit, kas ir labi šitiem mazajiem rakstītājiem, sauksim viņus tā, viņiem aizmugurē ir jau paredzētas vietas skrūvēm, piemēram, ja jūs uz sienas gribat viņu uzlikt, tad jūs ieskrūvējat 2 skrūves, tad viņu pakārat tā, un tas ir labi. Hikvisionam nav tādu, Hikvisionam, ko mēs darām, vismaz ko es daru. Es noņēmu vāku, tur ir caurumi, lai elpotu, piemēram, cietais disks un vispār tās pašas visas mikroshēmas un visi čipi, vai tur ir. Un tad es vienmēr izurbu lielākus caurumus un tad pieskrūvēju viņus ar skrūvēm un tad lieku vāku. Nav slikts variants, neviens nenoraus nekad, jo jāņem vāks nost, un ja tev ir vispār labels, tad viņu neviens nevar noņemt, kaut kur, piemēram, ja klients izdomā viņu pārnest kaut kur. Bet slikts variants ir tāds, ka, ja tev viņu jānomaina, jau esi izvurbis caurumus. Man nav sanācis pagaidām, paldies Dievam, vēl nevienu nomainīt. Un cerams, ka nevajadzēs.
Un, jā, kas man tur ir, paskatīsimies, ko viņš nelādējās. Varbūt iestatījumos kaut kas man HDMI ir salikts uz kaut ko, vai HDMI out, HDMI in man nav. Nav. Ir tikai outs, kas man ir normāli. Jocīgi. Nu, es nopauzēšu to un tad paskatīšos, kas tur notiekās. Nu, redz, nopauzēju. Man īstenībā nebija šīs vats līdz galam iespraust. Nu jā, tā ir. Nu, man šitas HDMI tāds sūdīgs, es viņu paņēmu īstenībā, tas ir domāts kameram vairāk, DSLR-am vai kaut kas, ja tu gribi kaut ko pieslēgt monitoru kaut ko, jo viņš ir tāds, tieši tā nav domāts CCTV, bet es viņu izmantoju. Nu jā, tas ir interfejs, prasa valodu izvēlēties šeit paroli. Tā kā es tūlīt uzlikšu paroli un tādu. Vēl pagaidām kameru ierakstīju paroli, protams, viņu neredzēt. Ko es vēl gribēju parādīt, ka šeit Uniview, jā, viņam ir pilna tastatūra ar visiem simboliem, kas man ir vajadzīgi un ar cipariem, kuru Hikvisionam ir maziņa tastatūra un tad jāspiež tur daudz vairāk, lai attaisītu, piemēram, nākošo sadaļu ciprus vai simbolus. Īstenībā jums liekas, varbūt, ka tas nav nekas, bet man kā instalētājiem tas nozīmē ļoti daudz. Nu, īstenībā var pieslēgt arī, jo ir 2 USB, var pieslēgt arī klaviatūru īstenībā pie viņiem un tad rakstīt, bet, piemēram, ja tev setupu jātaisa, šeit Uniview ir vienkāršāk. Tā, paroli uzlikam, paskatīsimies, ko viņš tagad teiks. Viņam taču oriģināli, laikam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja nešaubos. Jā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas ir default parole, un tagad viņš prasa ielikt veco paroli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jaunu paroli. Jaunu paroli es uzlikšu un tad pieslēgšos atpakaļ. Nu, paroli ir, e-pasts ir, man tāds garš e-pasts bez ārā, bet, jāizmanto viņš ir, ja gadījumā vajadzēs resetu taisīt. Un tad patterns es tur uzrakstīšu un tad parādīšu, bet es tā no maliņas uzlikšu ekrānu, lai jūs neredzat to patternu. Jā, tā tas ir. Tad šeit jāpiespiež, ka es izlasījis noteikumus. Te ir QR kods, to vajadzēs laikam noslēpt. Next. Nu jā, šeit laiks, man nav pieslēgts, viņš pats atjaunosies. Šeit internets, man vienmēr ir enable DHCP. Tas automātiski IP adresi jums piešķir jūsu routeris, tā viņš paprasīt switchu uztaisīt uz labāku rezolūciju, es uztaisīju switchu. Tā, te ir menu, parāda šeit apakšā, ka nav internets, šeit visi alarmi, notificationi un QR kodi un kas te tik nav. Šeit ir menu, te var izvēlēties, cik jūs kameras, piemēram, šajā gadījumā 1, 2, 3, 6, 8, jā, te var logus izvēlēties, cik jums kameras. Ja viņam būs 6 kameras, tad mēs liekam 6 ekrānus klientam, bet tas monitoram vairāk, jo aplikācija tas tādā savādāk. Un šeit ir menu playback, logout, refresh un tur ir izslēgt ar start. Šeit ir menu un šeit ir visi kanāli. Tas ir default IP adreses, ja jūs pieslēdzat klāt kameras aizmugurē uzreiz pa taisno pie rakstītājā, var izmantot network switch, tad, ja jums tur, jāprogrammē, tad IP adreses ir un iekšē jāliek, tur tā, tie, kas saprot IP adreses, tie saprot, kas nē. Šeit viss menu un vispārējais, tā kā, jā, ko es izdarīšu, tur atnesīšu vienu kameru, pieslēgšu vienu kameru, un parādīšu jums, kā izskatās ar vienu kameru. Šī ir kamera, uzreiz no kastes. Te redzēt skaļrunis viņai ir, tas punktiņš melnais šeit mikrofons, 2 LED gaismas, paša lēca,
Maziņa kamera var memory kartu uzlikt, ja jums ir standalone. Manā gadījumā tas būs NVR, tā kā šeit jāpieslēdz vats internetā. Tūlīt pieslēgsim, viņa tad iebutojās, redz, kā esmu ieslēdzās iekšā, jo buts notiekās. Un es viņu esmu pieslēdzis pie pirmā kanālā. Es zinu, ka raustās tas telefons pa labi, pa kreisi, un viss pārējais uz galda tāds bardaks, bet, kad slēdz vieno visu kopā, tā tas viss izskatās dzīvē. Šeit visi vadi un vispārējais. Gaidīsim, kamēr iebutojas. Varēja dzirdēt klikšķis skaļrunim. Un tā kā viņš būtojas iekšā pati kamera, viņu parādīsies man uzreiz šeit uz ekrāna, ka viņa ir pievienota un modulis un vispārējais. Tā kā, jā, tas vienkārši uzreiz pa taisno iet vats šeit pie pirmā kanāla un nav nekāds switch vai kaut kas tam līdzīgs izmantots. Tā kā, ko mēs izdarīsim, uztaisīsim refresh. Paskatīsimies, ja viņš atrod viņu, jā. Viņš atrada kameru, šeit ir kamera. Šeit viņš uzreiz ieliek IP adresi kamerai, un šeit var piespiest lodziņu. Var redzēt mani. Mikrofons, logo, telefons, var redzēt, jā. Tā kā, jā, kamera ir pievienota, te maziņš lodziņš parādās. To var izslēgt ārā. Ejam uz encoding, paskatīsimies, kas tur ir salikts. Main and first stream, jā, normāls 8 megapikseli šeit parādās, tas ir main streams, protams, tie substream un third stream, tas ir aplikācijām vairāk domāts. Audio viņam ir izslēgts, ja nešaubos. Ne, viņam ir ieslēgts audio uzreiz, bet viņam laikam neraksta audio uzreiz. Starp citu, man tagad arī uzreiz viņš arī raksta, piemēram, ja tagad ko es izdaru, izēju, un te ir ekrāns, kas, piemēram, pirmā kamerai, un viņš uzreiz raksta. Tā kā, jā, tas ir labi, nekas nav jāslēdz, viņš uzreiz raksta, ka man būs man cietais disks jānoformatē arī, par to es aizmirsu, jo Hikvisionam vienmēr parāda to cieto disku, ka ir jāformatē. Redz, šeit ir visi settingi, tā kā normālais, tas ir normālā ieraksta, vienkārši 24/7. Redz, šeit nav ieklišķināt audio, tā kā viņš nerakstīs audio, to es ieklišķināšu vēlāk, kas mums šeit ir cietais disks. Redz, viņam jau viņš ir jau formatējies pats, bet es to izdarīšu vēlreiz, kad es instalēšu klientei kameras, un tad es to arī izdarīšu. Šeit ir visi šitie settingi, kas ir vajadzīgi. OSD, tas var nomainīt nosaukumu kamerām, un šeit ir Dual Light, tad viņš ir naktīs, tur var izvēlēties, ko tu gribi, kādas funkcijas, vai tu gribi, lai tev ir krāsaini, vai tev ir melnbalti, un tad te var arī gaismas stiprumu pagrozīt un vispārējais. Kas man ir vairāk vajadzīgs? Man ir vajadzīgs šis VCA, kas man patīk. By default viņam nekas nav uzlikts šeit iekšā. Bet es izmantošu intrusion detection, tas ir, es arī skatījos uz ekrānu un jums kaut ko gan jau rādīju. Es izmantošu šo intrusion detection, viņš ir ļoti akurāts, un tur būs jāsaliek viss, kad mašīna iebrauc, viņš uzreiz notification aizsūta klientam un vispārējais. Ko es gribu izdarīt? Es gribu viņu pieslēgt pie network un uztaisīt upgrade'us, jo viņus visus jāupgrade'o vienmēr, un kameras visas upgrade'ojas pašas arī. Tā kā, tā izskatās Uniview NVR, jeb Network Video Recorders. Te var uztaisīt lielāku bildi, man iekšā ielikt bildē, un tā es izskatos. Un, paldies, ka noskatījies. Ja ir kaut kādi jautājumi par šo visu, dod ziņu. Gribi nopirkt, arī dod ziņu.
Varu aizsūtīt visu jau saliktu kopā, kas tev ir vienkārši jāizdara būs. Tev būs vienkārši jāsaliek kameras pašam, jāsavieno vadi un viss pārējais. Tas atkarīgs no tevis, kā tu gribi to darīt, bet es varu sakonfigurēt visu, salikt cietos, visus, protams, ar saviem logo, ar visiem, kas vajadzīs, ar 3 gadiem garantiju, visu tīklā saslēgt, tev tikai jāpievieno pie interneta routera un jāslēg kameras. Tā kā tik vienkārši tas ir, ja tu gribi. Nu, ja tu esi prom kaut kur no Manchesteras, ja gribi Manchesterā, lai es tev instalēju. Tā kā, jā. Cena par 4 kamerām un NVR, teiks, 4 kameras, 8 megapikseli, 4K šitādas, ja, balta vai melna, kādu tu gribi šajā gadījumā. Klienti gribēja melnas, jo viņam ir melna māja, teiksim tā. Tā kā 4 kameras maksā 1400 ar instalāciju, 8 kameras 2000 maksā ar instalāciju, ne 2400, nepaga, 8 kameras 2400, laikam bija, jā, ar instalāciju. Un 4 kameras 1400. Tā kā tur viss ieskaitīts iekšā. Bāzītes, smuka, viss, protams, instalēts, nav nekādi vadi apkārt, viss pielikts, sakonfigurēts aplikācijā, 1 gads servis, 1 gads supports, 1 call-outs iekšā iekļauts. Nu, viss, kas ir vajadzīgs. Tā kā jā, nav lēti, bet arī nav dārgi, jo ir dārgāki, kas instalē dārgāk. Ir, var atrast arī lētākus, bet, nu, es nezinu. Tas ir manas cenas, un tā kā ir, tā ir. Bet jā, dod ziņu, ja ir kaut kādi jautājumi, varu pakonsultēt par velti, nečārģošu neko. Tā kā paldies, ka skatījās. Ar jums bija es kopā Kaspars. Kaspars, jā, šeit var redzēt, kur viņš ir Kaspars, kaut kur šeit. Labi, čau, un tiekamies citā video.